Labvakar! Labvakar jūs mājās atkal šovakar ir Grīnvalka. Es, Bergana Bērģe, kopā pavadīsim apmēram, 40-50 minūtītes, mazliet plašāks varbūt šī vakara apskats būs, jo stāstīšu īpašāk par kādiem produktiem, ko iekļaut atkal mūsu aptieciņā, Grīnvalka aptieciņā. Lūk, bet par ko tad mēs šodien runāsim? Saldu mēneša webinārā, kā vienmēr, par mēneša akcijām, par produktu aktualitātēm un, protams, arī par dāvanām. Un kā pirmo es, protams, gribu vēl pirms atgādinu jums par vēļu mēneša izdevīgo pirkumu grozu, gribu pastāstīt, vai pareizāk sakot, parādīt mūsu partneres Guntras iesūtīto video, kur viņa vēlējās padalīties ar mums visiem, kā pagatavot, vai pareizāk sakot, nevis pagatavot, bet atbrīvot savu siltummāju uz ziemu, atbrīvot no visas zaļās sūnas, kas uzaugus, netīrumiem un viss pārējā. Un šeit video, un tad es mazliet pastāstīšu, kas tad šajā te brīdī arī notiek, un ko mēs šeit varam redzēt. Tātad Guntra tīra ar melnajām ziepēm. Ar melnajām ziepēm viņa tīra šos te, visus stiklus, kas ir siltumnīcā, griestus, sienas, visu notīra ar mūsu birsti Grīnvalku un melnajām ziepēm un mopu. Un pēc tam notiek skalošana ar ūdeni, un šī siltummāja jau Guntrai ir sagatavota ieziemošanai. Tā ka jā, liels paldies Guntra par šo te video. Un varbūt tāpat ir ļoti laba tāda jauna prakse, kuru mēs varētu arī turpmāk izmantot, ja kāds no konsultantiem, partneriem, klientiem vēlās padalīties ar kādu savu īpašo šo te recepti, kā izmantot Grīnvalka produktus un atvieglot savu dzīvi. Tad, jā, varbūt jūs arī varat iesūtīt vienalga vai rakstiskā formātā, vai ideālā variantā šādā te, tādā acīm redzamā video, kā kaut ko savā dzīvē uzlabot tieši ar Grīnvalka produktiem. Tā ka jā, Guntra, vēlreizīt liels paldies, ka tu ne tikai dalies ar savu grupu, ar liepājniekiem, bet ka tu ar mums visiem padalījies ar šo te video. Liels paldies Guntrai un liels paldies arī video operatoram, jā, jo šis te tiešām ir ļoti, ļoti tāda svarīga lieta, jo es pati arī, man tas neienāca prātā, un es tieši skatījos, kā tētis ar šļūtenēm un kaut kādiem speciāliem šiem te skrāpjiem, un visu kaut ko skrāpēja šo te sūnu no siltummājas. Tagad es skatos, ka lieliski, šis tiešām ir ļoti labs variants, kā tu izdarīt daudz vieglāk, nemocoties, un rezultāts noteikti, kad ir daudz labāks, un es pieļauju, ka nākošajā gadā arī tā sūna nemaz tik ātri uz šādi apstrādātām siltummājas tā kā virsmām arī tik ātri arī nemaz nemetīsies. Bet par to jau tad Guntra varēs padalīties vēlāk, vai arī jūs, kurš varēsiet padalīties, kā tad tas ir jūsu gadījumā. Lūk, te vēlreizīgi, lai jūs varat pievērst uzmanību, kādā veidā fiksi un ātri notiek visi šie te procesi, kā var notīrīt un viss tīrs un skaisti spīd un laistās. Paldies, Guntra, vēlreizīt. Tā, un kas tad mums šajā te mēnesī vēl ir palikušas dažas dienas? Un tātad
Grīnvalka akcijā pēc 1 otras dāvanā ir stiklaudums, ir luksaudums, ir spirāls skrāpji pat 2 pēc otra 2 dāvanā, jo komplektiņā ir 2 spirāls skrāpji. Un audums avenīte arī ir 1 pēc otrā dāvanā. Un to var izmantot gan kādu vielu, gan arī jebkuros uzkopšanas darbos. Virtuves virsmu audums taukainām virsmām. Savukārt šajā mēnesī vēl oktobrī tā tad ir 5,40 maksā, un savukārt skrāpja audums vannas istabā arī ir ar atlaidīti 5,70. Grīdas komplekts vidējais, kurā ir slotas kāds, slotas pēda un 2 mopi, slapjais un slapjais, tātad sausai uzkopšanai un mitrai uzkopšanai, abi 2 mopi. Un šis te komplekts, šo komplektu pērkot, ir dāvana klāt, un dāvanā ir, tas ir iepazīšanās komplekts, kurā ir stiklaudums un ir luksaudumiņš. Šo mēnesi tiešām šie te komplekti ļoti pieprasīti bija, tā ka vēl varat paspēt tie, kas varbūt palaiduši garām. Visiem Marijos Fabrē produktiem, pareizāk sakot, visām ziepēm, Marijos Fabrē ir -10% atlaide, protams, tikai tām, kuras vēl ir šobrīd uz mēneša beigām noliktavā. Tātad ziepes, visas bioloģiskas un ekoloģiski gatavotas šajā mēnesī pa īpašu cenu. Un dāvanas par apjomu savukārt mums ir dāvanā ir grīnaudumiņš par 80 eiro, par 120 eiro ir spodrināšanai un pulēšanai audums, un savukārt velna naga ekstrakts ir dāvanā par 300 eiro. Un šīs ir tās melnās ziepes, par kurām Guntra jums rādīja un stāstīja, kā ar tām nomazgāt siltumnīcu. Savukārt nākošā mēneša, salnu mēneša, izdevīgais pirkuma gross ir tāds. Sāksim ar akciju Grīnvalka pēc 1 otras dāvanā. Šajā akcijā novembrī būs optikas audumu 1 pērkot, otrs ir dāvanā. Grīna audumiņš 1 pērkot, otrs dāvanā. Luksaudums 1 pērkot, otrs dāvanā. Un arī pulēšanas audumam šajā mēnesī ir šī te akcija pēc 1 otras dāvanā. Šodien es pārāk daudz visiem produktiem tā kā nepieskaršos, jo es gribu pastāstīt par kādu īpašiem produktiem, aptieciņas, mūsu Grīnvalka aptieciņas produktiem, par kuru jūs esat daudz jautājuši un nekad nav sanācis par to pastāstīt, tāpēc šodien es gribu vairāk tajā iedziļināties, tāpēc es tā hop, ātri skrienu pāri visiem produktiem. Īpaša cena ir mopam mitrai uzkopšanai 15 eiro šajā mēnesī, un divpusējam audumam 6,50. Šeit esmu pielikusi bildīti, nezinu, kāpēc ar vanniņu un kājām. Jā, tas ir tādēļ, ka bieži šo te audumiņu arī mūsu klienti sauc par pedikīra audumiņu. Jo tad, ja ir kāju pēdu sabiezējumi, ļoti labi ar šo divpusējo audumu var paberst pēdiņas, ja ir netīras pēdas sakrāsojušās vai no apamiem, vai no zāles vasarās, tad, kad skrējām plikām kājām, tad arī ar šo te audumiņu ļoti labi var paberzēt. Un šī arī ir mūsu tēma, par kuru es mazliet vairāk gribu pastāstīt,
Un tas ir tieši par kāju kopšanu, un vairāk pieskaršos tieši ne tikai kāju kopšanai, bet kāju pēdu ādas un nagu ārstēšanai. Un arī šādi te produkti ir mūsu klāstā, un tagad es gribu par to mazliet vairāk pastāstīt. Un tātad, ko es šajā vakarā gribu rekomendēt iekļaut mājas un ceļojuma aptieciņā, un šī saruna mums šoreiz ir par mūsu tādu produktu, par kuru jūs diezgan bieži man jautājat, kas tad ir šis te, kā atšķirās Mikasan H un Mikasan N, un tad es tagad šodien tā gari un plaši pastāstīšu, kas tad un ar ko tad atšķirās. Un šobrīd tāda diezgan liela problēma ir tā, ka kāju un nagu sēnīšu slimības ir ļoti, guvuši tādu ļoti plašu izplatību, un šo faktu tiešām apstiprina gan daudz pedikīru salonu, gan dermatoloģiskās klīnikas, kur gan visbiežāk ierodas cilvēki ar jau ļoti stipri ielaistu šīs slimības formu. Un tādās jau ļoti smagās slimības stadijās bieži tiek izmantot vispār tādi radikāli pasākumi kā bojātā naga noņemšana, taču pat arī šī te nepatīkamā operācija, kas vairāk atgādina viduslaiku spīdzināšanu, negarantē ilgtermiņa panākums, jo ļoti bieži rodas atkārtot inficēšanās. Un slimība attīstās pakāpeniski, bieži pāriet hroniskā formā un dažos gadījumos diezgan ātri izplatās arī uz citām vietām. Un tāpēc tā ir jāārstē pie pirmajām pazīmēm, jāārstē ļoti ilgstoši un īpaši jāpievērš uzmanība ļoti daudz, teiksim tā, taisni profilaksei, un arī ļoti daudz tieši ko darīt, lai neizplatītos viņu tālāk. Un šeit mēs pieminēsim Karel Hadeku, kas ir slavens augu kosmētikas, profilakses un ārstniecisko preparātu izstrādātājs tieši uz ēterisko eļļu bāzes, un jau vairāk nekā 30 gadus viņš ir ēterisko eļļu aromātu un smaržu izstrādes avangardā, gan mājas, gan arī profesionālajai praksēm. Un viņa uzņēmums ir līderis Čehijas profesionālās aromaterapijas tirgu, kas arī ir viens no tādiem attīstītākajiem Eiropā. Un Karela Hadeka vārdu jūs vienmēr, kad būs aromaterapijas, vienalga vai tā būs franču skola vai krievu skola, viņi vienmēr arī pieminēs Karelu Hadeku kā izcilu produktu ražotāju. Un šie te Karela Hadeka Mikasan speciālie preparāti ir ļoti labi sevi pierādījuši kā tādi ļoti efektīvi preparāti sēnīšu slimību ārstēšanai. Un abu šo te produktu receptūras Karels Hadeks izstrādāja pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā, balstoties uz konkrētām zināšanām gan par aromaterapiju, gan arī par sēnīšu dzīvi, ja var tā teikt, un attīstību un vispārējo. Un cīnoties ar sēnītēm, vienalga vai tās ir uz ādas vai nagiem, nepieciešams apbruņoties ar ļoti milzīgu pacietību un tikai ļoti ilgstoša regulāra preparātu lietošana ļauj iegūt stabilu un ilgstošu rezultātu. Un tie, kas ir saskārušies ar šo te mūsu gadsimta tādu sērgu, var teikt, jo mūsu imunitāte stipri ir cietusi,
Un tādēļ jebkāda šī te agresīvā, agresīvi uzbrukumi no sēnīšu puses, praktiski ļoti veiksmīgi uzvar. Jo mūsu imunitātei visu laiku ir jācīnās ar ugunsgrēkiem, kas ir jādzēš kā dažāda veida piesārņojumu, tā kā atvairīšana no organismu un neutralizēšana, pareizāk sakot. Un līdz ar to jebkuri parazīti mūs spēj iekarot daudz veiksmīgāk nekā tas varbūt ir bijis citos laikos. Lūk, un kas tad ir, te es mazliet pastāstīšu, kā tad viņi atšķirās, jo jūs ļoti daudz esat jautājuši. Mēs vienmēr atbildam mums ofisā, bet tagad es gribētu arī tā plaši pastāstīt, jo šie produkti atšķirās ar to, ka viens ir tieši nagiem un ir uz eļļas bāzes, un tas ir Mikosan H. Jā, tā tad lielāka pudelīte, tā būs 50 ml, un tā būs tieši ādas kopšanai sēnīšu infekcijas laikā, un tas ir veidots uz eļļas bāzes un paredzēts ādas ārstēšanai. Visām ēteriskajām eļļām, kas ir preparāta sastāvā, ir pretsēnīšu pretiekais un pretvīrusu iedarbība. Un te jau es vairāk mazliet pastāstīšu, kas tad ir tajā sastāvā. Tātad sastāvā ir auga eļļas, sojas eļļa, balriekstu eļļa, šožobas eļļa, mandeļu eļļa un tādas ēteriskās eļļas kā timjāns, lavandīns, tējas koks, krustnagliņa, tūja, ārsnieciskā salvija, kas arī salvijai ir pazīstama ar to, ka viņa arī novērš jau saknē kāju svīšanas problēmas, un šeit ir arī citi komponenti kā A, E, F vitamīna vēl klāt pievienoti. Lūk, tā ka tas ir tas, kāds ir sastāvs šai te eļļai, kā viņu lieto. Tātad lietošana ir 2 reizes dienā, neliela daudzuma preparāta, viņam ir tāda pipetīte, ieziediet sēnītes skartajā ādā un starppirkstu zonu rajonā. Un te ir jādarbojās ar ļoti lielu pacietību, jo sēnīšu gadījumā starppirkstu zonā nepieciešams pilināt vēl vismaz 1 mēnesi pēc sēnīšu, seku pazušanas, jā, un jāturpina apstrādāt tik un tā ar šo te pretsēnīšu līdzekli. Ja jums nav sēnīti pēdu ādai, tad tik un tā tiek rekomendēts arī profilaktiski lietot, ja jūs ejat uz baseiniem, spā, var sakot, kur jums ir uz kaut kādiem sporta nodarbībām, baseiniem, var sakot, uz jebkuriem publiskiem pasākumiem, vai arī tur, kur ir citiem, kāds jūs jau zinat mājās infekcijas, tad profilaktiski vajadzētu lietot šo te eļļu, tad gan, protams, pēc kāju nomazgāšanas, lai mīkstinātu ādu, un par sliktu tas nenāk pilnīgi noteikti, jo jūs jau redzat, ka tajā sastāvā ir ļoti bagātīgs, tas sastāvs ir ar dažādām šīm te eļļām, augu, un ēteriskās eļļas arī ir tādas, kas, kaitēt noteikti nevar, bet viņas var palīdzēt pilnīgi noteikti. Un tie rezultāti tiešām ir ļoti daudzi, ja jūs arī ieiesiet Karel Kadeka mājaslapā, jūs redzēsiet, kad ir atsauksmes ieliktas no cilvēkiem, kuri paši lietojuši, iesaka arī visi no citiem, un rēķiniet no 80. gadiem, jau šī te receptūra visu laiku tiek izmantota, un kas ir ļoti īpaši, kāpēc šāds produkts varbūt strādā bieži vien labāk nekā dažādi ķīmiskie produkti, tādēļ, ka ilgstoši lietojot, sēnītes pierod pie jebkuru no sastāviem.
Tāpēc arī ārsti saka, atkal tagad mainīsim citu, mainām citu. Un, jo sēnītes ir ļoti tādas attapīgas, un viņas tā kā ļoti bieži un ilgstoši var atrasties arī miega, tādā stāvoklī, ka viņas it kā viņu nav, bet tā ir tikai, tāda ilūzija. Lūk, un tad, kāpēc ļoti labi ir šie te dabīgie ēterisko eļļu produkti, tāpēc, ka tie katru reizi, kad jūs nopirksiet jaunu pudelīti, tā jau būs citādāks, viņam būs tas sastāvs, jo praktiski ir neiespējami šos te dabīgos ēterisko eļļu produktus pagatavot nākošajā gatavošanas reizē precīzi tāda paša, kā ir iepriekšējais, jo būs ēteriskā eļļa, kurai ir bijuši citi ievākšanas apstākļi tajā gadā, vai tajos mēnešos ir bijis vai vairāk lietus, vai vairāk saule, vai vēl kaut kādi šie te apstākļi, kāpēc viņai ir nedaudz citādāks tas sastāvs. Jā, jau pašai, kaut vai ēteriskai eļļai. Un līdz ar to saliekot tādus vairākas ēteriskās eļļas kopā, tur jau kaut kas tajā sastāvā mūs mainījies. Un tas ir tas, kāpēc ir tāds uzvaras gājiens tieši sēnīšu, pretsēnīšu darbībā Karela Hadeka produktiem, jo tas tā kā garantē to, ka nekāda pierašana sēnītēm nav reāli sasniegt. Lūk, tas ir tātad par šo te eļļu. Tātad eļļa ir 50 ml. Un viņi ir eļļaini, ja, tātad uz eļļas bāzes. Savukārt Mikosan N ir nagu kopšanai. Tā būs mazāka pudelīte, 20 ml. Jā, man liekas 20, 30, 20. Un šī te savukārt ir uz spirta bāzes. Un tā ir paredzēta tieši nagu ārstēšanai, un šīm te ēteriskajām eļļām, kas ir preparāta sastāvā, ir pretsēnīšu, pretiekais un pretvīrusu iedarbība. Un spirta bāzes dēļ preparāts Mikosan N var gan attaukot, un arī var sausināt ādu. Taču tas ļoti lieliski iekļūst sēnītes skartā naga mikrostruktūrā, kas arī mums ir tas galvenais uzdevums, kas ir jāpanāk. Un tajos gadījumos, ja jums ir ļoti, tā kā jutīga āda, tad pirms šī Mikosan N, es atvainojos, lietošanas vajag, pirms jūs pilinat šo te uz spirta bāzes līdzekli uz nagiem, pirms tam jūs varat apstrādāt ādu ap nagiem ar vainu Mikosan M, jā, tātad, kas ir uz eļļas bāzes un ādai paredzēts, vai arī kaut vai ar kādu taukainu krēmu vai eļļu. Un var arī pateikt, tā kā pēc atsauksmēm, kad šis te arī tas Mikosan N, tā ka viņu sāk lietot, kamēr tā sēnīte ir ļoti aktīva, jūs redzēsiet arī, kad apkārt veidojās ap nadziņu veidojās apkārt tāds balts, sauss tas nadziņš, tad ir arī, un viss tā ādiņa apkārt. Tad, kad tā pats tas, teiksim tā, vairāk nav aktīvs, tā pati sēnīte, viņi ir vai miega periodā, gaida, kas te tagad notiksies, vai viņi vispār jau ir gājusi bojā, tad savukārt jūs vairs neredzēsiet šo baltumu apkārt.
Bet, kamēr ir tas sausums, jūs tiešām varat kaut ko uzsmērēt. Lūk, un tātad šeit sastāvs ir spirts, un uz spirta bāzes ir radīts šis produkts, un te ēteriskās eļļas izmantots ir timjāns, lavandīns, tējskoks, krustnagliņa un tūja. Kā jūs redzat, sastāvs ir tas pats, tikai šeit proporcija ir daudz lielāka, ēteriskās eļļas šeit ir daudz vairāk, un šeit ir uz spirta bāzes. Ja, tas atšķaidījums ir mazāks tam, kas ir uz eļļas bāzes, un tādēļ arī nav, tā kā, jo nagiem ir vajadzīgi daudz citādāks. Ja? Un šeit mēs darām tā, ka ar pipetīti iepilināt vienu pilienu preparātu uz naga un ļauties uzsūkties. Un šādā veidā noteikti to dara 2 reizes dienā. Un šeit gan būs tā pacietība vajadzīga daudz ilgāk nekā ar ādas sēnīti, jo nāks ir jārastē līdz pilnībā izaug jauns. Un tas ir apmēram 9 mēneši. Un tas iemesls ir sporas, kas ir ļoti noturīgas un neredzams ar neapbruņotu aci. Un tad ir nepieciešams vismaz vēl 1 mēnesi pēc izārstēšanās apstrādāt nagu ar šo te Mikosan N, lai novērstu atkārtot inficēšanās risku. Un pēc izārstēšanās jāpievērš pietiekam liela uzmanība arī profilaksē. Tad atkal mēs varam tomēr iekļaut savā dienas režīmā, kad vismaz reizi dienā mēs lietojam vai šo produktiņu sākuma periodā vai pēc tam jau eļļiņu. Un ar to vien nevar tikt galā ar sēnīti, jo ir jāpievērš uzmanība ļoti higiēnai un arī profilaktiski jāveic apstrāde gan videi, gan arī videi, tas nozīmē tur paklājiņi jādezinficē speciāli zeķes, un to jau ārsti arī vienmēr saka, bet viens ir tas, ko mums saka, otrs ir tas, ko reāli arī izdarīt kā to, ja? Un pie tam, kā to izdarīt pēc iespējas saudzīgāk pret savu organismu un apkārtējo vidi. Un arī Karela Hadeka mājaslapā var izlasīt arī ieteikumus no dermatologiem, un Vendula Vihova ir tā kā arī īpaši pievērsusies šai tēmai, un arī viņa saka, ka atbrīvoties no sēnīšu infekcijas ir ļoti garš ceļš. Tas saistīts arī ar to, ka bojātie nagi ilgstoši ataug, un ja normāli nagi aug par aptuveni 0,1 mm dienā, tas ir apmēram 3 mm mēnesī, tad kāju nagi aug 3 līdz 4 reizes lēnāk. Un novecojot, augšanas ātrums vēl samazinās. Un tad, kad ir bojāts nags, tad tas vēl vairāk samazinās. Un sēnīšu sporas piesārņo apkārtējo vidi un var saglabāties mājā, tātad visādos paklājiņos, uz grīdas, segumos dažādos, ja? Un arī apavos, protams, zeķēs, apavos. Un nagu sēnītī, kāpēc arī tāda diezgan liela problēma ir ar viņu, jo viņi neizraisa kāds viens konkrēts mikroorganismu tips, bet ir vairāki. Protams, 80% ietver tieši tā saucamā dermatofilu grupa, bet var arī būt cita veida sēnes, tur kandida, piemēram, ja? Vai arī raugu sēnes arī. Un biežāk sastopams sēnīts ir tieši uz kājām, jo, klasiski sēnītēm ir lieliska vide. Ir apavi,
neelpojoši, sasvīst apavos kājas, neelpo, ilgi ir mitrs un tumšs. Un arī, protams, nepalīdz sintētiskās šķiedras zeķes, kurās arī ir šī te elpošana ādai ir apgrūtināta. Protams, arī liela problēma sākās tā kā biežāk ir tad, kad ir cukura diabēts, tad zinu, kad bieži parādās šī te problēma tieši ar sēnīti un ir grūti tikt ar to galā. Sēnītes attīstība veicina arī asinsrites traucējumi ekstremitātēs, imūnsistēmas traucējumi, hroniskas ekzēmas, cukurdiabēts, kā es pieminēju, un arī citi vilmaņas traucējumi, nieru, vairogdziedzera slimības, ilgstoša ārstēšanās ar antibiotikām, kortikosteroīdiem un dažādiem imūndepresantiem. Sēnītes skartie nagi kļūst lūstoši, sabiezējuši, var kļūt arī dzeltenīgi vai izbalējuši, dažādas ir šīs te izpausmes. Un tā galvenā lieta, kas ir jāsaprot, ka tā pati lielākā problēma pati par sevi nemaz nav tā sēnīte, jo tas, ko mēs tā kā redzam, tā patiesībā ir vispār tikai tolete viņas, tātad šis te naks, kurš jau ir sabirzs, un putekļains, kā putekļi jau veidojās pilnīgi. Bet tā lielākā problēma ir taisna tās, jo ar to sēnīti vēl kaut kā varētu tikt galā, vai tīri tehniski podologi viņas, iztīra ārā, bet tā lielākā problēma ir tā, ka tieši šīs sporas, un tās sporas, tā ir, tā kā pati sēnes tas sākums, viņas ir ļoti, ļoti noturīgas. Viņas ilgstošu laiku var būt miega periodā un miera periodā. Iet bojā vispār tikai 60 minimums grādos, un arī ir īpašas zāles, ar kurām pat iekšķīgi jādzer, bet tās ir ļoti kaitīgas aknā un citiem orgāniem. Imūnsistēma ļoti spēcīgi traumē. Un tas savukārt iedod to apli, kad organisms ir vājš, un tāpēc kaut kur akali saglabājušās šīs sporas, viņas pamožās un hops, un tā sēnīte atkal sāk savu uzvaras gājienu. Lūk, un tāpēc ir ļoti rūpīgi jāievēro speciāli higienas pasākumi, zeķes arī pēc mazgāšanas, kā arī apavus iesaka pēc katras nēsāšanas apstrādāt speciālu dezinfekcijas preparātu. Pretējā gadījumā pastāv paaugstināts atkārtotās inficēšanās risks, un vispār ideālā variantā vispār jāmaina ir apavi, bet kurš gan to var tā diži atļauties. Lūk, un tāpēc arī Karels Hadeks, viņam ir īpaši ieteikumi, ko darīt, un viņš arī, protams, uzsver to, ka tas ir ļoti ilgs laiks, ir nepieciešams, lai tiktu galā ar sēnītēm, ādas un nagu sēnītēm. Tādēļ ir jāņem vērā to, ka tās var, ja ir tikai kājā, viņas var arī rokām pielikt, pēc apstrādes ir rūpīgi jāmazgā rokas, lai infekcija nenonāktu ne acīs, vai uz gļotādām, vai arī nepielikt to arī rokām, roku nagiem, roku ādai. Un savukārt, lai sasniegtu noturīgu rezultātu, jāapstrādā lietotā zeķes un apavs ar dezinfekcijas līdzekli Timion vai Desinf. Par tiem es mazliet vairāk pastāstīšu. Un tad ir arī vēl citi ieteikumi, iezies tādu ar taukainu krēmu,
lietojot uz spirta bāzes, jebkādus šos te precēniešu līdzekļus, un arī Mikosan N, un spēcināt organismu, lietojot uzturu bagātinātājus, kas bagāti ar vitamīniem, galvkārt B, C, E, un arī minerālvielām cinks, dzels, kalcijs, magnīs. Tā, lai netrūktu šie te vitamīni, kas strādā taisni gan uz iekaisuma procesu mazināšanu, gan uz imunitātes stiprināšanu, gan arī ir nepieciešama vispār normālai funkcionēšanai organisma. Un Karels Hadeks arī īpaši piemin, kad ir jālieto kvalitatīvas olbaltumvielas, tātad, lai atjaunotos visa organisma darbība un sintēze mūsu organismā. Un ir vairāki produkti, kurus rekomendē arī lietot. Viena no tām ir gan profilaktiski lietot, gan arī tajā brīdī, tad, kad ir sēnīša infekcija, tas ir eļļa vannā ar zāļu aromātu, kas ir nogurušu kāju ikdienas kopšanai, bet šeit sastāvā ir īpašas eļļas, kuras arī ir profilaktiski palīdz tieši pret kāju un nagu sēnīti. Un tātad viņi ir paredzēta vielmaiņas atbalstam, paredzēti venozās sistēmas un limfas pareizai darbībai. Šeit sastāvā ir kamparu, kādiķu, rozmarīnu un Sibīrijas baltekļu skuju ēteriskās eļļas. Tās rada ne tikai patīkamu aromātu, bet arī veicina organisma reģenerāciju un sniedz antiseptisku pretiekaisumu dezoderējošu iedarbību, un izmantotās sastāvdaļas ir zināms arī ar savu asinsritu veicinošo iedarbību, un to jo īpaši novērtēs tie, kuriem ir augstas kājas, vai arī ir cukurdiabēts. Eļļas vannas lietošana ir piemērota arī kāju slimību, sēnīšu slimību, limfas traucējumu, cukurdiabētu, podagras, vēnu, varikožu paplašanāšanās gadījumā. Un šī te vannas eļļa labvēlīgi ietekmē nogurušas, pietūkušas, dedzinošas kājas. Arī nedaudz mīkstināt šo te bojātu kāju ādu, kā viņi izmanto 1 tēkaroti uz 5 līdz 10 litriem silta ūdens. Tas siltums ir 35–40 grādi, un tajā vanniņā kājiņas jātur ir apmēram 20 minūtes. Ja kāju apasiņošana nav pietiekama, tad vēlams paaugstināt šo te pamazām ūdens temperatūru. Un jālieto šīs te ārstnieciskās vannas vismaz 3 reizes nedēļā, un noteikti nedrīkst lietot ziepes vai arī citus vannas piedevas, un viss tāds augstākais efekts ir, ja jūs ierastās sēdēšanas vietā stāvēsiet un mīdīsieties pa ūdeni. Vārds sakot, stāvēsiet vanniņā un mīdīsieties, tātad radīsiet šo te staigāšanas efektu, tad tā iedarbība būs daudz efektīvāka un daudz labāka. Tad Karels Hadeks arī iesaka skrubi kājām, kas ir masāžs pīlings ar jūras sāli, un sāls un eļļas balzāms ir paredzēts
asinsritu veicinošai pēdu aromasāžai. Un šī te būtiskā sastāvdaļa ir tāds sīks mikrokristālisks jūras sāls uz tauku bāzes, kas sastāv galvenokārt no šīs sviesta. Un pateicoties sāls mikrokristālu saturam, arī noņem daļu no tulznām, atmirušos ādas šūnas, un balzāms satur arī salvijas, lavandas, tējas koka, māteres eļļu, kas ir arī zināms ar savu antibakteriālo un precēnešu iedarbību. Piemērot arī ir vegāniem. Un kā tad viņi izmanto, uzklājot nepieciešamo daudzumu uz kāju pēdām, tad pirms masāžas var arī izdarīt tā, kā var vanniņu pirms tam lietot, jā, kāju vanniņu, bet var arī tā kā uzklāt to skrubīti virsū, tāda aptīta ar plēvīti, kādu brītiņu, lai būtu kādas 5-20 minūtes, cik var atļauties, var atstāt, tad kārtīgi vēl izmasēt ar to sālīti, vai izmasēt pirms tam, un tad uzklāt to plēvīti, un tad jau ar šo te ļoti smuki nonāks arī visas atmirušās ādas šūnas, nonāks nost, un ļoti labs tāds skrubīts un atsvaidzinās kāju ādu un atveseļos kāju ādu. Un pēc tam ļoti labi būtu, tad, kad noskalo to skrubīt nost, tad būtu ļoti labi uzklāt uzreiz Mikosan H, kas ir eļļiņa ādai, un Mikosan N, kas ir nadziņiem. Un ļoti, tas efekts daudz labāks, daudz ātrāks varētu būt arī cīņai pret sēnītēm. Un tad ir tāds dezodorants Deobotas kājām. Šeit tas aromāts ir tāds citrus augu, tāds kāju atsvaidzinošs, un jo sevišķi tad, ja ir paaugstināta kāju svīšana, tad ļoti labi tas strādā. Šīs te dezodorants ir uz spirta bāzes, jo viņam arī ir šī te antibakteriālā iedarbība nepieciešama, spēcīgāka. Un jo sevišķi, tad, ja ir šī te tāda ļoti liela svīšana, samazina tos svīšanas simptomus, un arī, protams, svīšanas izraisītās smakas mazināšana. Šeit sastāvā ir apelsīna ēteriskā eļļa, levzējas eļļa, timjāns, tām visām piemīt pret mikrobu, arī pret vīrusu iedarbība, un arī šīs te visas ēteriskās eļļas palīdz novērst mikrobu vairošanos, un līdz ar to arī mazinās šo te tipisko smaku veidošanos pēdās un apavos. Lūk, un arī samazina mikroorganismu izplatīšanos iespēju apavos. Kā izmantot? Ja nepieciešams uzklāt saprātīgu daudzumu, kā rekomendēja Karels Hadeks, uz pēdām, zeķēm vai apavu iekšpusē vairākas reizes dienā. Ja, viņš ir ar tādu pūšamo un tādā veidā izmantojams. Un tad ir tāds dezinficējošs līdzeklis, kas ir dezinfekcijas līdzeklis, kas ir gan gaisam, gan tātad telpu gaisam, ja ir kaut kādas vīrusu infekcijas un bakteriālās infekcijas un patiesībā arī tam zēnīšu sporā ļoti labi strādā. Un šeit sastāvā arī šis te dezinfekcijas līdzeklis arī ir uz spirta bāzes,
Un te klāt ir timjāna ēteriskā eļļa, tejas koka ēteriskā eļļa, citrona ēteriskā eļļa, kaneļa mizas ēteriskā eļļa, krustnegliņas ēteriskā eļļa un lavandas ēteriskā eļļa. Šis būs ar tādu jaudīgāku un spēcīgāku aromātu. Pirms lietošanas noteikti viņu vajag sakratīt, vispār arī iepriekšējo jāsakrat labāk. Vispār visus, kas ir dabīgie produkti, viņus vajag sakratīt iepriekš. Un viņu arī var izmantot gan roku ādas kopšanai, gan virsmu kopšanai, gan pēdām, bet ir jārēķinās, ka te ir spirts sastāvā un tas var saucināt ādu. Līdz ar to jāizmanto arī ir kādi krēmiņi un eļļiņas. Un šo te dezinfekcijas līdzekli var izmantot kā papildinājumu, lietojot Mikosan N un Mikosan H apavu, zeķu, paklāju un tā tālāk apstrādēji. Kad vispār šo te dezinfekcijas līdzekli rekomendē izmantot, tātad ir šīs te sēnīšu infekcijas, tad arī, ja ir telpu un virsmu dezinfekcijas, tad, kad ir gan dezinfekcijai, gan, kad ir bakterocīdi, fungicīdu, sēnīšu paaugstināts piesārņojumu apstākļos, tad to var lietot veselības aprūpē, ne tikai mājās, pārtikas rūpniecībā, mājasaimniecībai un arī sabiedriskajās telpās. Tātad ir virulicīda iedarbība, tātad tas ir čaulas vīrusiem, tāda ir miko, bakterocīda, tuberkuloīda veselības aprūpē arī, ja ir paaugstināts piesārņojums. Un arī veterinārijā var izmantot kā mikrobakterocīdu līdzekli. Tad, protams, var roku higieniskai dezinfekcijai, roku ķirurģiskai dezinfekcijai un protams, to rekomendē uzklāt ar smidzinātāju. Un arī šis timikons ir apliecinājis sevi arī cīņā pret putekļu ērcīšu alerģiju. Un, kā zināms, šīs te putekļu ērcītes var sastapt kuplā skaitā uz gultām, divāniem, dzīvnieku pakaišiem, kas tām rada ļoti lieliskus eksistences apstākļus. Un kā tad darbojās, apstrādā visu virsmu ar šo līdzekli un pārklāt ar segu. Un šādā veidā to dara 2 reizes nedēļā. Lūk, tā ka tas ir tas, ko rekomendē Karels Hadeks, protams, kā dezinfekcija. Arī šajā mēnesī īpaši atlaida būs arī mūsu Grīnvāk dezinfekcijas līdzeklim, kurš arī ir profesionālai darbībai paredzēts. Tā tad ir vairāk šie te varianti. Ja mēs runājam par šiem produktiem, kurus es jums pieminēju, tad ne visi mums ir šobrīd ofisā, bet ir tā iespēja tāda, ka, ja jūs uzskatiet, ka kādu no tiem jums vajag, jums vienmēr ir iespēja vispār jebkurus no Karela Hadeka mājaslapā esošajiem produktiem jūs varat pasūtīt mums, lai mēs pasūtam un atvedīsim. Tā, ka tagad pirms vēl Ziemassvētkiem mēs noteikti taisīsim atkal pasūtījumu un varam ielikt arī šos te produktus pasūtījumā. Lūk, un ja mēs runājam par aromaterapiju vispār, un tādēļ arī vēlos pievērst vairāk to uzmanību Karela Hadeka produktiem, tad tās nav
nu, kā viņš pats saka, tas ir ne tikai un ne tik daudz kā smaržas, ja? Tātad tas ir kaut kas daudz vairāk. Un aromaterapija jau kopš senākiem laikiem ir bijusi ādas kopšanas veids un ārstniecības metode, un kurā izmanto dabisko augu un ēterisko eļļu bioķīmiskās īpašības, un tāpēc arī aromaterapija nav ne kaut kāda eksotika, ne arī modes padarīšana, ja? Bet tā ir kosmētikas un ādas ārstniecisko līdzekļu nākotne. Tā saka pats Karels Hadeks, un kā viņš arī pats saka, tam nav jātic. Vienkārši pietiek tikai pamēģināt. Un ar tiem produktiem, ko jūs jau esat pamēģinājuši, un mēs esam pamēģinājuši, es domāju, ka ar daudz ko esat jau sastapušies, ka tas tiešām ļoti labi strādā. Un tā vēsture Karela Hadeka šim te ceļam pie aromaterapijas, jā, ir tā, ka viņš jau 1980, pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā, kad vēl termins aromaterapija tādai plašākai publikai nebija zināms, tad Karels Hadeks sāk izgatavot līdzekļus savu tuvinieku un paziņu veselības problēmu risināšanai tieši uz augu valsts bāzes. Un drīz vien viņš nāca pie atziņas, ka ēteriskās eļļas ir galvenais dabas dārgums, bet aizraušanās pāraugusi mājas laboratorijas mērogu. Un pirmais Karela Hadeka zāļu ražošanas uzņēmums tika dibināts Taufkirhenē pie Mīnhenes, un pēc dažiem gadiem jau Karela Hadeka vārds jau kļuva par dabiskās kosmētikas kvalitātes simbolu. Jā, tā, kad tie produkti tiešām ir, kā jau jūs paši esat arī pamanījuši, un tie, kas nav vēl mēģinājuši nevienu no Karela Hadeka produktiem, tie tiešām visi ir ļoti, ļoti efektīvi. Jā, kas ir tas varbūt pat mazliet pārsteidzošais, jo mēs jau neesam pieraduši, ka šie, vienmēr ir tā sajūta tāda, ka, mēs izvēlamies maigāko veidu, bet patiesībā ir gluži pretēji, mēs izvēlamies efektīvāko. Jā, tas nav maigākais, bet efektīvākais veids. Un tas, kas ir tas galvenais, ko Karels Hadeks uzsver visu laiku, kad ir, ka ir iespēja, un viņš to dara, radīt higienas un ādas kopšanas līdzekļus pilnīgi dabiskus. Tā ka pavisam bez tā saucamās ķīmijas, bez konservantiem, bez aromatizētājiem, bez krāsvielām, bez stabilizētājiem. Un plus vēl tam visam klāt, Karels Hadeks izmanto augu valsts izcelsmes izejvielas, kas ir vispār atlasīts visā pasaulē. Un rezultāts ir tāds, ka preparāti neizraisa alerģiju, atbalsta jebkuru tipā ādu, vienalga jūtīgi iekaisuši, bojātu, to var pat lietot jaundzimušajiem, tie, kas ir speciāli radīti jaundzimušajiem, ja. Pat ir vesela sērija, kas ir neiznēsātiem bērniņiem, protams, ar dažādiem dermatītiem un tā tālāk. Un ar šiem produktiem ādai tiek radīti apstākļi, kas nekādā veidā neizsit to no tāda fizioloģiskā līdzsvara. Gluži otrādāk veicina šūnu dabisko dzīvotspēju un imunitāti. Āda atvesaļojas un līdz ar to kļūst skaistāka. Un dabīgo augu aromāts uzlabo garstāvokli un uzlādē enerģiju dienā. Un tas ir arī tas, ko es tā kā īpaši gribēju tā kā pievērst uzmanību, jo
patiešām tiem, kuriem pat, nevis pat, bet tā mūsdienu medicīna nekā jau nevar palīdzēt, tāda dabas vielas palīdz daudz labāk. Lūk, tā! Tas ir tas, par ko es gribēju šodien tā īpašāk pastāstīt. Un es jau jūtu, kad man jau te laiks mazliet spiež. un tad es atgriežos atpakaļ pie mūsu Greenwalk stāsta. Un tātad palikām pie divpusējā auduma. Un, protams, būs dāvans par apjomu. Par 80 eiro ir auto smaržiņas. Par 120 eiro ir fēnheļa ēteriskā eļļa, par kuru es jau pagājušo gadu diezgan plaši pastāstīju, tad, kad es stāstīju par baziliku un fēnheli. Un fēnhelis ir, fēnhelis īsumā tā ir viena no īpašākajām eļļām, kurā darbojās, lai mazinātu tūsku. Tā būs numur 1, ko izvēlēties tajā gadījumā, ja tūkst kājas, rokas vai vienalga seja, ja? Tā tad ir liekais šķidrums organismā, nevadās ārā, tad fēnhelis noteikti ir tas, ko izmantot. Un tad, ja ir kaut kādas gludās un muskultūras problēmas, kas ir saistīts ar vēderu, tad arī noteikti izmantojam fēnheli. Tātad taisni uz parasimpātisko sistēmu viņi strādās ļoti labi. Un par 300 eiro savukārt ir vesels komplekts ar audumiņiem, kas ir virtuves audumiņi. Lūk, un protams, kad arī jums visiem Salnu mēneša webināra dalībniekiem un klausītājiem ir dāvana, un šoreiz dāvanā ir stikla tīrīšanas audums. Jā, lai jūs varat to dzīvi skatīt daudz krāsaināku un ar lielākiem kontrastiem, lai nav netīri logi. Lūk, un uz tikšanos atkal jau vilku mēnesī. Šodien nepaspēju atbildēt uz dažiem jautājumiem, bet laiks mazliet jau spiež mūs, bet noteikti atbildēšu jums un paldies jums, ka jūs esat, ka jūs piedalaties, ka jūs padalaties ar savām zināšanām un saviem padomiem un paldies, ka jūs visi esat kopā ar mums, un šis mēnesis, protams, novembris vienmēr mums ir īpašs mēnesis, jo tas ir svētku laiks Latvijai, un tie svētki novembrī arī mums palīdz izdzīvot līdz Ziemassvētkiem, teiksim tā, jo, protams, ka nāk tas tumšākais laiks, neskatoties uz to, kad ir pagriezts pulkstenis, mēs jau redzam, tas ir traki, 5 dienā jau ir tumšs. Es tiešām jau gaidu sniegu, lai visur būtu balts un pasaule kļūtu gaišāka. Un, šobrīd ir tas skaistais laiks, ko mana trenerīte, ko es arī daudz esmu jums pieminējis, bet es atkal jums vēlos atgādināt. Visām sievietēm, kuras šodien klausījās webināru, un kuras klausīsies citās dienās webināru, un kuras, var sakot, visām. Mana pasniedzēja Sniga Vazdika, viņa teica tā vienmēr mums. Viņa teica, sieviete ir vienīgais zieds, kurš zied tumšajā šajā te rudens laikā. Un es arī jums novēlu atcerēties to, ka mēs sievietes esam vienīgie,
ziedi, kas zied šajā te laikā. Un ziediet jūs, un ziedēšu arī es. Un meklējam krāsas savā garderobē, meklējam krāsas savā skatienā, meklējam gaismu un krāsas, ko dot visiem. Lai skaists šis te svētku mēnesis, un uz tikšanos jau atkal nākošajā jau gada nogales decembra webinārā. Atā, uz tikšanos. Atā.